Esiet sveicināti 22. jūlija vakarā. Es esmu Evelīna un esmu priecīgi uzsākt jau 4. ziņu sezonu, lai sniegtu ieskatu Bauskas novada aktuālākajos notikumos. Šodienas ziņu izlaidumā jūs sagaida ieskats nesen uzsāktajos Kalna un Zaļās ielas remontdarbos un atskats uz postošās 11. jūlija vētras sekām. Šobrīd es lūkojos uz Kalna ielu, jo šī gada jūnijā tika uzsākti Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves darbi. Ieskatu remontdarbu noritē sniegs Kaspars un Airika. 12. martā Bauskas novada pašvaldība noslēgus līgumu ar Sia Via Nova par Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļizbūves projektēšanu, autoru uzraudzību un būvniecību Bauskā. Šī projekta ietvaros paredzēts veikt autoceļa A7 tranzīta ielas atjaunošanu un rotācijas apļizbūvi, informē Bauskas novada pašvaldībā. Apjomīgie būvniecības darbi tika uzsākt jūnija 2. pusē ar Kalnu un Zaļās ielas seguma atjaunošanu, kas rada satiksmes ierobežojumus, kā arī palielina laiku Bauskas pilsētas caurbraukšanai. Paredzēts, ka būvdarbi turpināsies līdz vēlam rudenim, un to mērķis ir uzlabot Bauskas novada pašvaldības tranzīta ielas stāvokli. Galvenie plānotie būvdarbi ir asfalta betona seguma atjaunošana Kalnu un Zaļās ielas brauktuvei posmā no Mēmeles tilta līdz Lidlauku ielai. Tā skaitā seguma atjaunošana esošajā Kalna, Zaļās un Uzvaras ielas lokveidu krustojumā. Patiesībā darbi norit saskaņā ar projektu uzdevumu un būvniecības attīstības departamenta būvniecības speciālisti ir aktīvi iesaistījušies projekta virzībā, piedalās plānotajās būvsapulcēs, un šobrīd nav indikāciju, kad ir kaut kādi sarežģījumi tīri praktiski projekta īstenošanā. Vismaz manā rīcībā šobrīd nav tādas informācijas. Pēc seguma atjaunošanas tiks atjaunoti brauktuves horizontāli apzīmējumi. Kalna ielas posmā tiks ieviestas satiksmes organizācijas izmaiņas, iepriekšējo 2 joslu vietā paredzot 1 pamatjoslu katrā virzienā. Projekts paredz veikt arī tiltu pār Mēmeles seguma atjaunošanu. Esošiem tiltam iecerēts veikt atjaunošanas darbus, segas un hidroizolācijas nomaiņu, jaunu deformācijas šuvju izbūvi un margu krāsošanu. Līguma ietvaros plānot arī rotācijas apļu izbūvi Kalna ielas sākuma posmā ar Mēmeles ielas un Dārznieku ceļa pieslēgumiem. Satiksmes atvieglošanai pilsētā automašīnu kustībai atvērts arī Slimnīcas un Dārza ielas krustojums. Ceturtdien, 11. jūlijā Bausku skāra pamatīga vētra. Cik zināms, vēja brāzmu sasniegtais ātrums bija 29 metri sekundē. Bauskas stadiona manēžai un Pamūšu skolai norauti jumti. Lieli postījumi manīti Viļu plūdoņu muzejā Lejinieki, Bauskas Pilskalnu parkā, kā arī Karpa dārzā. Lai gūtu pilnvērtīgi ieskatu ar vētru saistītajās norisēs, Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs sniedza komentārus nodibinājumam. Uzreiz momentāni, faktiski, kad aiz loga bija redzams no kabineta loga tas vētras spēks, jau ar vadību sazinājāmies un sapratām, ka tam būs arī kaut kādas sekas, un tiklīdz vētra bija rimusies, protams, aktīvi informēja pašvaldību gan iedzīvotāji, gan iestāžu vadītāji. Tika sasaukta jau tāpat vakarā operatīvās vadības sanāksme. Paldies arī valsts ugunsdzēšanas glābšanas dienestam, kas iesaistījās arī ar saviem pieejamiem sakaru līdzekļiem. Jāveic bija ielu, ietvju, satiksmes kustības atjaunošana visās šīs te aizšķērsotajās ceļu artērijās, kā saka, lai nodrošinātu pēc vētras gan dienestu darbību, gan iedzīvotāju un uzņēmēju mobilitāti. Uzdevumu faktiski es gribētu teikt, ka līdz piekdienas
vakaram, jo darbs tika organizēts faktiski līdz brīdim, kad tas jau sāka kļūt bīstami arī darbu veicējiem tumsā no darba drošības viedokļa, un kad tiešām melnā tumsā nevarēja vairs darīt, tad arī nedarīja. Un tādā režīmā tika strādāts gan piekdiena, gan sestdiena, un arī svētdienā notika uzturēšanas darbi, bet par ceļu artēriju atjaunošanu es gribētu teikt, ka piekdien vismaz pilsētas teritorijā, manuprāt, mums jau izdevās visu to sakārtot. Tātad bija atsevišķi pagastu ceļu posmi pagastos, kur darbi turpinājās arī brīvdienās un arī vakardien vēl bijām izbraukuši uz Plūdoņa muzeja Lejnieki apkārtni, un tur vēl arī pašvaldības ceļu posmos varēja redzēt, kad ir daudz paveikts, bet ir vēl veicami darbi, kas arī tika norādīts. Un nākamais darba etaps, protams, atkal nosacīti sadalot jau pirmdien, atkal, kad tikāmies tādā operatīvā vadītāju un iesaistīto dienestu sanāksmē, bija zaru novākšana, kas, protams, notika arī jau brīvdienās manis pieminētajās, to novietošana krautuvēs, un tāda vieta tika ierādīta Lidlauka ielā. Diemžēl, laikam, jāatzīst, kad iedzīvotāji ir uztvēruši pārāk plaši šo teritoriju un krautuves ir sāktas veidot vairākās vietās, tāpēc vakardien apsekojot vēl tika uzstādītas papildus norādes, lai konkrēti tanī vienā vietā arī cilvēki no privāti īpašumiem var savus savāktos zarus nogādāt un tur arī novietot. Darbs ir būvniekiem, būvniecības departamenta speciālistiem, precizējot saku, ar visu seku dokumentēšanu, fotofiksācijām, apsekošanas aktiem un ar tālāk sekojošu darbu tāmēšanu un visām nepieciešamajām procedūrām, kas mums jāievēro arī šīs krīzes apstākļos nenoliedzami, lai mēs varam dokumentāli pierādīt pēc tam zaudējumu apmērus, kas ir nodarīti pašvaldībai. No intervijas izriet, ka tika paveikts apjomīgs darbs, taču tam vēl sekos aktīvi visu novadu iedzīvotāju talkošana. Sižetu veidoja Kaspars Kalējs, Evelīna Gateža, Ralfs Milišūns un Rihards Fokins. Laika periodā līdz nākamajai ziņu dienesta tiešraidei Bauskas novada iedzīvotājiem tiks sniegta iespēja apmeklēt dažādus pasākumus. 23. jūlijā Gailīšu pagastā tiks organizētas galda spēļu sacensības. Savukārt 25. jūlijā Kurmenes sporta laukumā noritēs vecumnieku basketbola čempionāta 5. posms. 26. jūlijā Mogo fitnesa klubā notiks Bauskas novada ceļojošā kausa izcīņa svara stieņa stiepšanā guļus. 27. un 28. jūlijā varēs baudīt mājas kafejnīcu dienas Bauskas novadā, kā arī jau rīt, 23. jūlijā, Bauskas slimnīcas poliklīnikā tiks organizēta asins donoru diena. Atceries, viena asins ziedošanas reize var izglābt dzīvību 3 cilvēkiem. Ceru, ka ziņu dienesta Bauskas novada notikuma atspoguļojums jūs aizrāva un ieinteresēja. Lai nepalaistu garām sagaidāmās publikācijas par Bauskas novada aktualitātēm, jums ir iespēja sekot Viedoma sociālajiem tīkliem. Uz drīzu tikšanos nākamās nedēļas pirmdienas dienā.